mani kopā ir Anda Vītola, uzņēmēja. Anda, jūs šajā drošības konferencē, kur mēs tagad spriežam par to, kāda ir pasaule trešajā Ukrainas kara gadā un kā Latvija reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem, kā vienu no Latvijas problēmām minējāt to, ka mūsu ierēģi nedzird tautu, nedzird uzņēmējus, nerespektē to, ka reāli jūs kā uzņēmēji ar saviem nodokļiem viņus uzturat. Tieši tā, mēs dzīvojam sašķeltā sabiedrībā un, diemžēl, tās saknes ir meklējums, es domāju, krietni senākā pagātnē. Faktiski mums ir divkopienu valsts, mums nav solidāra sabiedrība, un tā ir tā lielākais mūsu izaicinājums, kurš principā mums būtu jāpārvar tuvākā laikā, bet līdz šim, diemžēl, nekas nav ticis darīts. Un, lai varētu, kara gadījumā efektīvi aizstāvēt valsti, ir, protams, nepieciešams, lai visa sabiedrība iestātos un būtu kopā ar iekšlietām, ar ārlietām, ar policiju, ar armiju. Uz doto brīdi mēs skaidri zinām, kad ir daļa sabiedrības, kurai ir pretējais viedoklis, ja, un kura absolūti neatbalsta, esošo varu. Un es domāju, ka tas sakņojas tajā apstāklī, ka ilgāku laiku vara nav uzklausījusi sabiedrību, tad mums nav izveidojusies pilsoniskā sabiedrība, kurā būtu šī reāla sadarbība varai ar iedzīvotājiem. Un piemēri ļoti daudzi. Mēs tagad skatāmies kaut vai atalgojuma ziņā, kas notiek valsts budžetā publiskā sektorā, kur mums izmaksas katru gadu aug. Top menedžments tiek atalgots, un tāpat laikā šī nodokļu maksātāja nauda tad tiek arvien vairāk un vairāk novirzīta respektīvi ierēģiņu atalgošanai, bet mēs neredzam reālu rezultātu. Ja? Un tad jautājums par drošību mums ir miglā tīts. Mums lielākai sabiedrības daļai nav skaidrības par to, kas tad mums īsti būtu jādara. Mums ir jāparedz, kāda ir katra loma un funkcija, katra sabiedrības locekļa funkcija stundā X, kā mēs varam palīdzēt savai valstī. Kas būtu tas veids, kā ierēģi varētu beidzot sākt runāt ar sabiedrību? Es domāju, ka lielā mērā tas būtu faktiski šī brīža situācijas, atbildība par situācijas sakārtošanu un konsolidēšanas procesu būtu jāuzņemās pašvaldībām, respektīvi pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem. Tad būtu viennozīmīgi tikšanās ar iedzīvotājiem, jāapzina aktīvākie cilvēki un faktiski jāveido tā saucamās darba grupas, ja, kur katrs iedzīvotājs būtu iekļauts un mēs varētu saprast, kāds ir konkrēti katra sabiedrības locekļa pienesums. Ja. Mana paudze ir izgājusi savā laikā, mācoties padomu laikā, mums bija tā saucamā civilā aizsardzība. Ja, un, protams, ka viena daļa sabiedrības varētu mierīgi, kaut kādos speciālos kursos atdzīvināt šīs prasmes un mēs varētu būt noderīgi kara gadījumā. Kā mēs sakam, vai nu sabiedrība iekļaujās un nelaimes gadījumā vai kara apdraudējuma gadījumā, vai ka notiek šis nedod Dievs iebrukums, respektīvi viena daļa sabiedrības ir sagatavota, tā skaitā arī civilai aizsardzībai, un viņa ir noderīga, un tad tā daļa sabiedrības, kura nevar būt noderīga, varbūt viņa ir laicīgi jāsagatavo plāns, kā viņu evakuēt. Mums šobrīd nav informācijas par to, kas notiek, piemēram, stundā X, vai mums ir paredzēti veidi, kā evakuēt sabiedrību. Un tāpēc es domāju, ka tas būtu tiešām municipalitāšu darbs, ja? Un arī faktiski pieņemsim mums Jūrmalā, no kurienes es nāku, mums ir biedrības, ja? Tad respektīvi sasaukt kopā biedrību pārstāvis, asaru biedrību, tur majoru biedrību, ja? Un šādā veidā kopā sanākot varētu izrunāt to saucamos aizsardzības plāns, protams, piesaistot militāros un civilās aizsardzības speciālistus. Es domāju, jo vairāk sabiedrības daļa apzināsies šīs iespējas, kā viņi var tikt iekļauta valsts apdraudējuma gadījumā un izstrādāt šo aizsardzības plānu, jo drošāk būs sabiedrība, viņi stabilāk zinās savu vietu un lomu, ko viņai konkrēti darīt. Jums kā sabiedrības loceklē, jums ir tā pārliecība par to, ka X stundā viss būs labi, ka mums gan būs tā starptautiskā palīdzība, gan vispārējais? Nav, un arī lielākai daļai sabiedrības diemžēl nav. Es domāju, ka nav, varbūt, ka tas ir tāds subjektīvās izjūtas, jo nav šī caurspīdība. Tad, respektīvi, nav pietiekamas atklātības. Tā ir tā lielākā problēma.
Es uzskatu, ka varai, jebkuros līmeņos, pašvaldības, valdības līmenī ir jāiet un jārunā ar sabiedrību. Ir jāizdomā formāti, vai tās ir konferences, vai tie ir semināri, vai tie ir kaut kādi, es nezinu, katrā ziņā ir jādomā, kā arī presē, ļoti daudz ir jāstrādā presē uz to, lai informētu sabiedrību. Ukrainas karš jau 3. gadu turpinās, un Ukraiņi ļoti daudz mirst, un viņi stāv uz tādas aizas malas, lai nesabruktu kā valsts, un tās sekas būtu vienkārši neapturamas gan mums, gan visai Eiropai, ja viņi tomēr nokrīt no tās malas. Kā ir vērot, kad, piemēram, Amerika nedod ieročus, lai arī viņiem ir, vai Francija, vai Vācija, vai Lielbritānija? Kas, varbūt tā filozofiski skatoties, kas vispār ir tas labais un ļaunais šobrīd pasaulē? Kāpēc mēs ļaujam, labi, Latviju dot cik var, bet, ja citi dotu, es domāju, viss karš jau būtu beidzies ar Ukrainas robežu nosargāšanu. Jā, es domāju, ka šis jautājums jau ir daudz apspriests. Es domāju, ka mēs varam, principā, 3. gads Ukrainā, tā ir ļoti laba mācība mums, kā nevajag. Kāpēc es domāju, daļēji ir šī neveiksme? Tas lielā mērā tiešām saistīts ar to, ka arī Ukrainā sašķelta sabiedrība. Viens, vara atrauta no sabiedrības, 2. Un šī nespēja konsolidēt sabiedrību tā ir tā problēma, ko mēs šobrīd redzam Ukrainā. Trūkst cilvēku, kas gribētu iet uz fronti. Mēs zinām pietiekami daudz gadījumu, kā Ukraiņi arī slēpjās un izvairās. Ja? Tas nav tikai patriotismu trūkums, tā skaitā arī, bet tas ir jautājums par to, ko vara nav izdarījusi, lai viņu sabiedrības locekļi būtu patrioti un vēlētos iet un karot un mirt par savu zemi. Un man ir liela baža, ka Latvijā, diemžēl, ir arī daļa sabiedrības, kura arī neusticās varai, un stundā X, ja mūsu vara nepagriezīsies pret sabiedrību un nemainīs savu attieksmi, neiesaldēs savas algas, skaitā neiesaldēs savas algas un neizludinās moratoriju un pateiks, mēs nevaram atļauties audzēt un palielināt izmaksas valsts aparātam, tāpēc, ka mums šobrīd mums ir cits prioritāts, un tā ir aizsardzība. Tā ir civilā aizsardzība, tajā skaitā, kur mums ir jāiegulda nauda. Nevis ierēģņu augstākā top menedžmenta algu palielināšanai. Ja? Ja mēs nemanīsim šīs prioritātes un nesapratīsim, ka mēs tagad nevaram mēģināt aptvert visu vajadzību lauku, bet mums ir prioritārie lauki. Tad mēs ejam tikai un vienīgi strādājam uz to, un budžetam ir jāstrādā uz to, un tad sabiedrība un arī uzņēmēji ies un sekos līdzi un pateiks, jā, mēs redzam, kad ir rezultāts. Šobrīd es neesmu ar mieru maksāt vairāk nodevkus, lai piemēram, kādam palielinātu tur indeksēt 6% algu nākamgad. Piemēram, es kā uzņēmēji to nevaru atļauties. Ja? Tas nozīmē, ka var dzīvo savu dzīvi. Un es domāju, ka varai būt jāmācās no Ukrainas negatīvās pieredzes, bet mums savukārt ir jāmācās no tā un jāsaprot, ka viens tev nepalīdzēs, izņemot tev pašu, kā Minhauzens teica, vai krievi, kā saka, delu utapaišik, rukaksim ih utapaišik. Tas nozīmē, ka krīzes brīdī mums faktiski ir jāsaprot, ka mēs varam paļauties tikai un vienīgi paši uz sevi. Un cik stipra būs mūsu griba, tik stipra būsim arī mēs. Ja? Tā kā par vienotu Latviju. Paldies jums!